Īsumā esmu Lauris Zinārs, pārstāvu uzņēmumu Magnum Veterinārija. Un mūsu šīs dienas galvenā tēma būs skābarības piedāvājums no Magnum Veterinārija. Īsumā, kas ir Magnum Veterinārija un ko mēs nodarbojamies? Magnum Veterinārija ir viens no vadošajiem zāļu lieltirgotavām. Mēs piedāvājam veterinārās zāles, zoopreces, kopšanas līdzekļus, instrumentus laboratorijām un arī praksēm, palīga materiālus klīnikām, dezinfekcijas materiālus, zirglietas, jāšanas piedarumus un viss, kas nepieciešams priekš hipoloģijas, deretizācijas, dezinfekcijas līdzekļus un arī papildbarības, piedevas lauksaimniecības dzīvniekiem, tā ir skaitā mitotoksīnu saistītāji, mikroelementi, papildbarības un viss pārējais klāsts, kuru ir grūti pat nosaukt. To varam apspriest pie maniem standā, kas attiecās, un arī pie šīs te apakšgrupas piedara arī mūsu skābarības piedevas, par ko arī turpmāk runāsim. Kādēļ ir nepieciešamas skābarības piedevas? Bieži vien ar klientu runājot, viņi saka, kādēļ tērēt naudu par to, jo mēs visu ievērosim laikā un dabā jau viss atrodas, un kādēļ tas ir nepieciešams. Jāņem vērā, lai iegūtu augstvērtīgu un kvalitatīvu skābarību, ir jāiegulda daudz vairāk pūļu, lai viņu varētu sagatavot, neizmantojot skābarības piedevas, jo atgriežamies pie tā, ka ir jāpakļaujās daudz vairāk arī uz laika apstākļiem. Pagājušais gads mums bija ekstremāli sauss, un šādā situācijā ievācamā skābējumā masa mums bija ļoti niecīga, lauki izdeguši, piekabes necik daudz nenāk no tā visa, un bija jāmeklē risinājumi, bija jāmeklē kādas iespējas aizņemties, respektīvi runāt par papildus platībām pie kaimiņiem, un bieži vien šīs platības vairākus gadus nebija, kā teikt, pienācīgi apsaimniekotas. Labākajā gadījumā tās ir bijušas mulčētas. Un tad šādās laukos mēs varam sastapties ar to, ka tur ir pilns ar kurmi rakumiem, vecā kūla ir palikusi apakšā piemulčēta. Un, protams, ir rakušas alas lapsas, ķērušas peles un sastopami visāda dzīvā fauna un dabas brīnumi, vardītes, pelītes un čūskiņas un viss pārējais, kas tur ir atrodams. Un tad arī īsumā, kas tad ir mums tajā pļavā? Īstenībā, ja mēs ņemam, lai iegūtu labu skābarību, mums jau it kā viss ir, tikai jāieiziet pie pareizās zāles stiebra un pareizā augstumā. Šeit es esmu mēģinājis attēlot šo te šķīvi, ja ņemsim vērā labāk, ja mēs esam pļavā, tad tā ir daļa lapa, uz kuras ir tādi forši smaidīgi džeki, tādi zaļā krāsā, tādi un tādi smuki, tādi izskatās apaļiem purniem, tādi vai feinie. Tie ir tie pozitīvi, tās ir tās labās baktērijas, kad palīdzēs mums ātri ieskābināt šo te masu skābējamo. Un tad tur ir tāds džeks tāds gaišāks, viņš tāds aizdomīgi skatās. Un tās tur pļakas ir, respektīvi, tās tur zaļie, un tie tur šķībi ir, tie tur tādi čomaki, kas, kā teikt, taisīs tai ballītē tās problēmas un veicinās citas problēmas. Respektīvi, tās būs tās sliktās baktērijas, kas kavēs mums šo te skābarības ieskāpšanu un veidos gan svieskābi, gan visas pārējās problēmas, gan pelējumus. Un tādēļ arī jāņem vērā, ka ļoti daudz šajā ziņā jāizvēlās arī pareizi arī tas, kur tad viņas atrodas vairāk. Tās sliktās baktērijas vairāk atradīsies pie zemes, es kā jau minēju iepriekš par to, ka ir šī te pļauja apsaimniekošana, respektīvi, cik mēs augstu pļaujam un visu pārējo. Tas viss ir darba kopums, kas ļoti strikti ir jāievēro. Un tādēļ ir, kā teikt, arī šīs te baktērijas, kuras atrodas dabā, nevienmēr ir uzticamas, un mēs nezināsim, kāds tur ir to smaidīgo džeku daudzums, un cik ir to tur slikto baktēriju, kuras radīs problēmas.
Tādēļ arī, kas attiecās uz jau skābarības piedevās esošajām baktērijām, tad tās ir pārbaudītas un dominantas. Un iesveicinās daudz ātrāku fermentizāciju, ātrāku šos te paskābināšanos un neļaus savairoties šīm sliktajām baktērijām. Un līdz ar to būs samazināts šīs sausnes zudumi tiks samazināti, un mēs iegūsim augstvērtīgāku un kvalitatīvāku skābarību, kuru varēsim, kā teikt, pilnvērtīgi gan arī ilgstoši uzglabāt, gan arī līdz saglabās viņa kvalitāte līdz izbarošanai. Tad varbūt mazliet par to, kā tad top šīs skābarības piedevas pašas. Viss notiek laboratorijā. Sākums ir tāds, ka pirmais solis ir, kad tiek identificēti noteikti celmi baktēriju, tās tiek kultivētas, tiek analizēta to vielmaiņa, uzvedība konkrētās situācijās, respektīvi ar viņu ienaidniekiem, respektīvi raugiem, pelējuma sēnītēm un citām baktērijām, vai viņas spēs dominēt par tām. Trešais solis arī tiek izveidots laboratorijā, izaugsmes potenciāls un skābju ražošana, kā viņas tiks galā ar šo procesu, jo katra baktērija ražo konkrētu skābi. Vai tā būs pienskābe, pienskābi fermentējošās baktērijas, vai arī etiķskābi veidojošās baktērijas. Un arī konkrētajā situācijā, kā viņas tiek dominē un spēj nomākt rauga un šīs pelējumu sēnītes un spēj cīnīties ar citiem tam nevēlējumiem džekiem, kas tur atrodas iekšā. Ceturtais solis. Fermā tiek, respektīvi, veidots laboratorijas apstākļos miniskābarības trančaja, respektīvi, kur tiek novērots laboratorijas apstākļos fermentizācijas ātrums, stabilitātes tests, temperatūra, silšana, respektīvi, piekļuvai gaisam, respektīvi. Jau piektais solis jau ir tad, kad jau viss notiek dabīgos apstākļos, jau reālā skābarības trančajā tiek pārbaudīts aerobā stabilitāte, kad tiek piekļuva gaisa piepļuva, barības uzņemšana dzīvniekiem, smarža, un uzticamība dažādām kultūrām, respektīvi, vai viņas tikai izstrādātas uz tauriņdziežiem, respektīvi āboliņš, lucerna vai kukurūzai, stiepzālēm. Un sestais posls ir dzīvotspējas pārbauda šīm baktērijām, kad tiek pārbaudīts šajā gadījumā, es esmu iekļāvis uz 18 mēnešiem pie plus 20 grādiem, bet arī tajā pašā laikā tiek likts vairākos iekšā, gan saldētas tiek, gan arī pie augstākām temperatūrām pārbaudīts, un tad viņas tiek taisītas vaļā un pārbaudīts, vai tur iekšā nav šīs klāt kādas nevēlamās šīs baktērijas, kuras baktērijas un kādi ir uzsējas, tiek veiktas uzsējas un pārbaudīta dzīvot spēja viņām pēc šīm glabāšanas laika, lai mēs zinātu, ka būtu pietiekami daudz šo baktēriju, lai viņas spēcāk varētu efektīvi cīnīties ar šīm sliktām baktērijām. Sākotnēji, lai ieviestu skābarības ieraugu uzņēmumā, skatījos pēc viena principa, lai būtu vienkārši izvēlēties un saprotams zemniekam, kuru tad no ieraugiem izvēlēties. Respektīvi, jo bieži vien mēs redzam piedāvājumus, kur ir daudz dažādu baktēriju, gan pienskābes, gan etiskābes, gan propionskābi veidojušās baktērijas, vesels kokteilis, un ir uzrakstīts, cik tad kurai kultūrai ir nepieciešams grami, lai viņus tur pieliktu iekšā, iekļautu tajā daudzumā, respektīvi, uz kukurūzu tad mums ir mazāk, tur 1 grams, uz proteīna augiem 4 grami un tā tālāk. Un tad ir rodās tāda problēma, tad griežam vaļā to paku, ņemam svarus, svaram, mēģinam un liekam kopā, kā kas tur sanāk. Tas tāda bārstīšanās vien ir. Un tāpēc, skatoties no šiem te lielā piedāvājuma, es izvēlējos 3 veidus šo baktēriju. Tas ir grūti paskābināmām masām ar daudz proteīna, respektīvi tauriņdziežiem, tas ir lucerna, āboliņš, ar augstu kopelnu piemaisījumu, respektīvi, kur tiek ievilkta iekšā šī te zeme, kā vienmēr mīlu pieminēt kurmjus, man viņi, kā teikt, diezgan tuva dzīvības forma, bieži vien sastopamies, un mitrā zālē ar zemu saustas daudzumu.
augstā lietainā laikā, kad ir zemes cukura daudzums, pēdējie šie te rudens pļāvumi, grūti paskābināmās masas, grūti ieskābamās masās, šeit ir homofermentatīvās baktērijas, jeb piecskābi ražojošās, lai veiktu strauju pH kritumu. Un šis mums ir, mūsu katalogā ir Magnesil pH, uz 50 tonnām 750 grami. 1,5 grami uz tonu pārrēķinot sanāk, un viņš ir konkrēti vienā iepakojumā nāk šāds te apjoms. Nākošais no ieraugiem ir Magnesil, respektīvi pie normāli paskābināmām masām, kuras jau ir pietiekami daudz cukuru, tas ir zālājuma maisījums, kur dominē jau stiebra zāles ar vidēju proteīna daudzumu, kopelni zem šiem 10%, zāles sausne 25-45 robežās, un arī varam pielietot kukurūzai pie sausnes 30-33%. Un šīs baktērijas ieraugs satura gan homo, gan heterofermentējošās baktērijas. Šīs te homofermentatīvās baktērijas ir gan, kas veidos gan šo te etiķskābi, gan kas pēc atvēršanas nodrošinās aerobo stabilitāti, gan pienskābi veidojošās baktērijas, kuras nodrošinās strauju paskābināšanu masas un neļaus savairoties šīm sliktajām listērijām, klostrīdijām, visām šīm sliktām baktērijām, kas rada šīs te problēmas gan sēnītēm, pelējuma. Un šis no ieraugiem mums ir Magnesil DOS, iepakojums 200 grami uz 100 tonnām. Un nozīmīga piezīme ir tā, ka šis ir ieraugs, kurš ir ar bioloģisko certifikātu un drīkst pielietot bioloģiskajās saimniecībās. Un trešais variants ir viegli paskābināmās masās, respektīvi, kur jau cukura mums ir daudz, šī ir kukurūza un zāle ar augstu cukura saturu. Un šeit ir dominantā ir homofermentatīvās baktērijas, konkrēti Lactobacillus baktērija, kuras veidos gan pienskābi, gan etiķskābi. Un veiks ilgu laiku varēs, kā šī baktērija saglabās pēc aerobo stabilitāti, nodrošinās aerobo stabilitāti un neveidosies šeit raugi un šīs te pelējuma sēnītes. Un iepakojums 100 grami uz 100 tonnām. Mazliet smalkāk, šis ir, kā jūs minēju, ir Magnesil pH, kur dominējošās ir homofermentatīvās baktērijas. Redzam šeit līknīti, viena ir sarkanā krāsā un viena ir zaļā krāsā. Sarkanā krāsa ir neapstrādāta skābarība un zaļā krāsā ir apstrādāta ar Magnesil DOS. Un deva šim te ieraugam mums ir 1,5 grami uz tonu, un tas ir lucarnai un zālai ar zemu cukura līmeni. Kā redzam, strauja pH kritums, kas neļaus savairoties šīm sliktajām baktērijām. Kā teikt, un arī šis ieraugs palīdzēs, kā teikt, govīm skābarība ir labāk patīkama uzņemšanai un sagremošanai. Nākošais ieraugs ir Magnesil Plus. Šeit ir divu Lactobacillus baktērija, kura nodrošinās šo te gan ieskāpšanu, gan etiķskābes veidošanos. Un izmantojums ir, respektīvi, augiem ar augstu cukura daudzumu kukurūzai. Un nodrošinās aerobo stabilitāti 2,6 reizes ilgāk kā neapstrādātai skābarībai. Trešais no mūsu ieraugiem ir Magnesil DOS. Šis bija vidēji labi paskābināmām masām, zāles skābarībai, kur ir neliels taurenziežu piemaisījums, kā arī kukurūzas skābarībai, un iekšā ir iekļauta Lactobacillus baktērija. Ko vēlētos pie šī konkrētās skābarības piedevām pieminēt, kas ir svarīgs izvēloties skābarības ieraugu. Mūsu konkrētajā situācijā Lactobacillus baktērija ir izvēlēta
tāda, lai viņa nenoēd, jo ir celmi, kuri noēd paši šos te cukurus un sausni. Tad šajā gadījumā šī ir netipiska laktobuknerija baktērija, kura nenoēd un nesamazina barības vērtības, nesamazina mūsu vērtīgos cukurus un sausni. Šis ir speciāli izveidot celms, lai nemazinātu skābarības vērtību. Mazliet šeit ir arī mazs pētījums par šo te magnesilu skābarību, respektīvi, kur mēs redzam, ka paskatīt šī te silšana. Silšana nozīmē tas, ka kā darbojās, kad sāk darboties šī te nevēlamie organismi, raugas sēnītes, un cik baktērijas, kuras sāk ēst, respektīvi ēst nost mūsu cukurus, sausnu un vērtīgās barības vielas. Tad, ja mēs redzam, ka ar laktobukneris apstrādātā skābarībā silšana ir atšķirīga, kas tiek pagarināta no līdz 210 stundām. Jo neapstrādātā skābarība apakšā, ja mēs redzam šo te līknīti, respektīvi, tad viņa sāk iet jau pie 90 stundām, jau sāk atvērot, tiekot gaisam klāt, aerobai stabilitātei tiek klāt, sāk nākt, celties uz augšu šī līknīte. Un kā punkts vidējais tiek ņemti +3 grādi Celsija, respektīvi. Tad mēs redzam, ka šeit viņš tiek strauji iet uz augšu. Un jau līdz tām 210 stundām jau viņas ir, kā teikt, jau noēsts visas vērtīgie mūsu cukuri, un mēs zaudējam savu naudu. Kas attiecās, kas ir zaļā līknīte apstrādātā skābarība ar mūsu laktobukneriju baktēriju, tad mēs redzam, ka viņas stabilitāte ir saglabāta līdz 210 stundām, kas ir pilnīgi pietiekami gan uzmaisīt barību, paņemt no bedres, no trančējas, aizbraukt, uzmaisīt, uzlikt uz barības galda un nesāksies šī te silšana. Kā teikt, arī tika pārbaudīts uz spēlējumu sēnīšu daudzumu un raugas sēnītēm. Un tad mēs redzam, ka apstrādājot ar mūsu skābarības piedevām, spēlējuma sēnītes ir samazinājušās par 99%. Un kas attiecās uz raugas sēnītēm, tad tas ir par 95% samazināts. Kā arī, protams, šis viss mērķis šiem ieraugiem ir lielākā tiesa ir uz to piedevām, lai mēs nezaudētu savu naudu, jo to, ko noēd šie te mikroorganismi, tā ir mūsu nauda, respektīvi, ko mēs barojam govīm, un respektīvi līdz ar to mums ir jāiekļauj un jāizvēlās daudz vērtīgāki enerģijas līdzekļi, kas maksā naudu, kā respektīvi gan melase, gan arī proteīna avoti, citi soja, rapsis, spraukumi un vispārējais, kas maksā naudu, respektīvi. Tad mēs vienkārši to zaudējam. Un aprēķinot kopā, mēs redzam, ka tas ieguldījums uz skābarības piedevām izvēloties ir krietni ir salīdzinoši niecīgs uz to, ko mēs zaudējam, respektīvi neredzot, kas mums tiek, kā teikt, apēta mums. Mēs neredzam tāpēc, ka mēs nedzirdam, kā ēdot viņu tur čapteni, mēs tikai jūtam, ka paliek arvien siltāka šī skābarība. Un šeit ir kopā salikti visi trīs šie ieraugi, un lai būtu vieglāk un pārskatāmāk saprast, kas mums ir lietojams, man arī pie stenda, protams, atrodas arī šie te katalogi, varam pienākt parunāties, salikt, apskatīties, ir atzīmēts kontrāktē kultūrai ķeksītis, kādā situācijā viņu lietot un izvēlēties, uz kurām kultūrām un pie kādas sausnes daudzuma un kādos variantos. Baktērijas ir termonoturīgas, nav nepieciešama 37 grādi ūdens uzsildīt, varam šķaidīt arī vēsā ūdenī. Viņas darbosies, viņas ir izturīgas pret zemām temperatūrām un sagatavojot darba šķidrums ir aprakstīts uz mūsu, protams, paciņām uzlikts ir smalki un skaidri, bet, protams, ja kurā laikā man var zvanīt, tad atšķaidām sākumā mazākā tvertnītē, tad liekam iekšā uz kā teikt, savā lielākā tilpnē, vai tā ir muca, vai kups, vai kāda jums tā tvertne ir atbilstoša jūsu, kā teikt, smalcināšanas iekārtai vai presai, respektīvi.
un tās plūsmas daudzumus arī skatāmies un regulējam. Tas jau ir atbilstoši no jums, respektīvi varam arī parēķināt, cik kas ir nepieciešams. Mēs arī piedāvājam, protams, arī šos te pašus aplikatorus, lai varētu uzstādīt, ja jums nav vai ir nolietojies jau aplikators, arī piedāvājam komplektā, varam arī uzsūtīt un nokomplektēt, kas ir nepieciešams šajā gadījumā. Tad mazliet arī par ko mēs esam, kas un kā ir šajos ieraugos. Tad skatāmies uz šiem te celmiem. Par celmiem ir izstrādāts tā, ka mums ir Lactobacillus un Lactobrevis baktērijas. Šīs ir konservējošās baktērijas, lai nodrošinātu aerostabilitāti. Bieži vien, kā jau minēju, pašas mīl noēst cukurus. Un šeit, saliekot visu kopā, tad šajā gadījumā ir tā, ka šīs baktērijas celms ir netipisks un mums nezaudēsim cukurus un viss būs stabili un kvalitatīvi, netiks zaudēta sausne, kas ir nepieciešama mums dzīvnieku ēdināšanai. Un līdz ar to varēsim ietaupīt papildus naudu. Un ar homofermatīvām baktērijām tas ir līdzīgi, kā arī par koloniju formatīku units, angļu vārds. Šīs ir koloniju formatējošās baktērijas. Šis ir pats galvenais, kas mums jāpievērš uzmanība uz paciņas izvēloties skābarības ieraugus. Respektīvi, jo bieži vien jau grūti ir orientēties. Tur ir 7, kurā pakāpē, kādas tur ir tās nullītes. Tad mūsējos skābarības ieraugos vidēji šis te koloniju skaits ir uz gramu. Skābarības ir 300 000, kas ir adekvāts un atbilstošs labai praksei, lai iegūtu labu un kvalitatīvu skābarību. Par enzīniem. Bieži vien skābarības piedāvās iet likt arī enzīni, silāze vai citi šie enzīni. Un kāpēc mums viņu tādu nav? Tad runājot ar ražotājiem, mēs nācām pie slēdziena, ka enzīni bieži vien ne tikai palīdz, bet arī rada problēmas pie skābarības sagatavošanas, jo bieži vien viņu noārdītie, sašķeltie cukuri nāk par vēlu, un viņi tiek noēsti no rauga, un tādēļ rada papildus problēmas, respektīvi vienkārši izdarīsim vēl vienu. Var notikt vēl atkārtota fermentizācija un radīt tikai lielākas problēmas, kā arī efektīvā kokšķiede ir nepieciešama dzīvnieku ēdināšanai. Un tagad mazliet par slēdzienu. Skābarības gatavošana ir smags un atbildīgs darbs, kas prasa laiku, nervus. Daudz cigaretes tiek izpīpētas, lai novāktu ražu. Investīcijas mašīnās, sēklās un visos pārējos aprīkojumos ir gandrīz vienādas, vai rezultāts būs labs vai slikts. Lauksaimnieki paļaujoties uz baktērijām, kas mums atradīsies pļavā, tad ir tā. Tad gribētu šeit citēt savu ļoti mīļu filmu no Loti, respektīvi. Baigi forši ir pateikts, ka viņi aizbrauc uz mežu, saka, dabā viss mums ir, tikai vajag iet pie pareizā koka saukt. Tad sanāk tā, ka saka, viņai vajadzēja to zobu birstīt, viņi saka, to mums sagādā segli, tur pasauca, un tur visi tur vaboles ņēma un sataisīja viņai to birsti. Bet, ir iespēja arī aiziet pie nepareizā koka, pasaukt, un tā tur dabūt ziepes. Un šeit ir ļoti līdzīgi, respektīvi, kad mēs jau nezinām, kas tur atrodas un cik to listērija būs, kas atrodas uz tā stiebra zāles. Kā jau minēju, kad skābarībai milzīgi ietekmē uz dzīvnieku veselību, un, protams, uz mūsu peļņu. Jāatcerās, ka kvalitatīvu skābarību ir ne tikai no tā, ka ieraugs nepadarīs nekvalitīvu skābarību par labu skābarību. Tas ir vesels darba kopums, lai iegūtu labu skābarību. Par to var runāt ilgi un plaši. Ir vesels, vairāki semināri.
un viss pārējais, kas notiek, jo šeit ir gan svarīgs gan pļaušanas augstums, gan veģetācijas fāze, gan, protams, laika apstākļi, smalcināšana un viss pārējais, kas, protams, ir jāņem vērā, un tādēļ pieļautās kļūdas skābarības ieraugs var tikai mazliet samazināt, bet nevis novērst pilnībā. Skābarības piedevas nenovērslies, sliktas nevar izdarīt to, ka slikti ieskābējamo masu padarīt par labu kvalitatīvu skābarību. Bet tas no izcilas no labas ieskābējumās masas var ļaut iegūt augstvērtīgu skābarību. Tas īsumā būtu arī viss, jo par šo tēmu var runāt ļoti daudz un plaši, jo katrs šīs punkts, ja iedziļinās, ir iespēja par to uzrakstīt, kā teikt, veselu disertāciju. Labi, liels paldies jums!